Sakiet, lūdzu, tikko notika publiska apspriešana par šo jautājumu, par 3. vicemēru. Visiem ir skaidrs, ka tas ir politiskais jautājums. Mēs aktīvi aicinājām cilvēkus izteikt savu viedokli. Tātad ir pat pateikts, cik cilvēki ir izteikuši savu viedokli. 496, 21 viedoklis nav ņemts vērā. No pārējiem tikai viens bija par, visi pārējie bija pret. Tātad jautājumi ir vairāki par šo te publisko apspriešanu. Es pa vienam uzdošu. Sakiet, lūdzu, tātad šeit ir rakstīts, ka viedokļi ir pieņemti zināšanai, bet tajos paustais netiek ņemts vērā. Un pēdējā rindkopā, tātad paskaidrojuma rakstā, ir teikts, ka attiecīgi, jā, mēs jūs uzklausījām, bet mums ir tāda iespēja lemt pašiem. Sakiet, lūdzu, kā turpmāk iesaistīt cilvēkus tādās aptaujās, ja viņu viedokli pilnīgi nav ņemti vērā? Kā es vēlreiz minēšu to, ka šis, protams, ir politisks jautājums, un domas deputātiem balsojot, tas ir jāņem vērā arī, kāds ir sabiedrības viedoklis. Un ja viedoklis netiek ņemts vērā, jo mēs jau redzam, ka ja tas ir tāds nepolitisks jautājums par sunīšiem vai kaķīšiem, tad mēs ņemam vērā tos viedokļus, ko cilvēki izsaka publiskas apspriešanas, un jāiet runā par 166 000 eiro apmēru gadā, ja, tad mēs neņemam šo vērā. Tas ir domas jautājums, kā jūs balsosiet, tā būs. Es saprotu, bet matematiski koalīcija ir 34 balsis. Es nezinu, cik mēs šodien šeit esam pieregistrējuši. Pieņemsim, ka opozīcijai būs 26 balsis, bet tā ir gandrīz puse no rīdzinieku viedokļiem. Ņemot vērā, ka Rīga ir vēl vismaz 100 000 nepilsoņi, kur nevarēja balsot, tad mēs viennozīmīgi pārstāvam šeit pusi no Rīgas. Tātad puse rīdzinieku viedokļi netiek ņemti vērā. Kā mēs varam motivēt cilvēkus nākamreiz piedalīties tādās aptaujas? Vai jūs vispār gribat izbeigt demokrātiju Rīgā? Nē, es noteikti negribu izbeigt demokrātiju Rīgā, bet vēlreiz šis ir domas kompetences jautājums, un kā deputāti lems, tā būs. Attiecīgi publiska apspriešana ir veikta, viedokļi ir izteikti, un tie jums ir arī norādīti, un jums ir tiesības tos ņemt vērā vai neņemt vērā. Labi, sakiet, lūdzu, kāpēc varēja balsot jebkas? Es redzēju, ka tur bija pieregistrēta, ka balsotāji, es atvainojos, Liana Šlanga tur bija rakstīts, jā? Un izteica viedokli, jā? Tur varēja balsot jebkas. Donalds Trumps tur varēja nobalsot. Nebija nekādas autentifikācijas. Jā, attiecībā uz viedokļu noskaidrošanu likums neparedz īpašu autentifikācijas rīku piemērošanu, kā tas ir kolektīvajā iesniegumā un publiskajā apspriešanā. Šobrīd mūsu programma neparedz autentifikāciju ar īpašiem rīkiem, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, ka tur nav pieteikušies, pieņemsim, nosacītie troļļi, jo tur bija pieteicies arī acīm redzot ar filmēšanām ļoti noslogotais Toms Kruss, un arī Lidija Gaga pie reizes arī bija ļoti ieinteresējusies par mūsu nolikumu pirms savas koncertūras Amerikā. Tāpēc mēs uzsākam sarunu šobrīd ar digitālo aģentūru, lai izslēgtu šāda veida, lai neatkārtotos šīs gadījums vai šāda veida gadījumi, jo līdz šim nekas tam līdzīgs nebija piedzīvots. Un mēs sapratām, ka droši vien programmatūru būtu jāpārtaisa, lai šie rīki tiktu izmantoti un nebūtu iespēja Lidija Gagai un Tomam Krūzam ļoti interesēties un izteikt savu viedokli. Bet kad mēs izsakam viedokļus ministru kabinetā, tur var redzēt pilnīgi visus, kas ir no pirmām kārtām, tur notiek autentifikācija. Mums nav pat jāizgudro ritenis, mēs varam vienkārši paņemt to pašu sistēmu, ko izmanto valsts. Jāizmanto autentifikācija, tur mēs varam pārbaudīt cilvēka deklarāciju, vai viņš ir deklarēts Rīgā vai nav deklarēts, jo, īstenībā, lai balso tikai tie, kas tiešām maksā šeit nodokļus,
vai varbūt viņam ir īpašums, lai arī, tāpat kā vēlēšanas cilvēks, kam ir īpašums, var balsot tajās vēlēšanas, lai arī viņiem ir tiesības izteikt savu viedokli. Un tad mēs varam redzēt, kas ir nobalsojis, cik kopā cilvēki ir nobalsojuši, jo savādāk mēs tikai šodien saņēmam visus tos viedokļus, kas īstenībā nav pieņēmami. Viedokļus varēja sniegt 2 nedēļu laikā. Tas, kā aktivizējušies privātpersonas tikai sestdien, svētdien, to mēs ietekmēt nevaram. Bet ja digitāla aģentūra atzīs šo te jūsu piedāvāto risinājumu par savietojumu ar mūsu mājaslapu, kurā šobrīd notiek šī te viedokļu izteikšana, tad droši vien tā arī darīsim. Labs jautājums. Es tikai piekdien atradu šo te dokumentu tajā lapā, kur var nobalsot. Attiecīgi tiešām tur stāvēja datums 2 nedēļas iepriekš. Tāpat, ka pēc nolikuma es visu laiku sekoju līdzi, ka šis nolikuma grozījumi tiks likti uz apspriešanu. Viņi tika ielikta atbilstošā datumā, 16. datumā pirms 2 nedēļas pirms 30. Un kur viņi slēpās tajā laikā? Nekur turpat, kur jūs viņu atradāt. Visu laiku vērojam. Mani kolēģi neļaus man samelot. Tajā dienā, kad tika ielikt šie saistošie noteikumi, es pat personīgi atveru un ieraudzīju šo saistošo noteikumu projektu atbilstošā sadaļā. Turpat nekas nav mainījies. Redziet, varbūt jūs nebijat, pirmkārtām, jūs zinājāt, kur meklēt. Mums bija tikai mājaslapa, kur visi saistošie noteikumi, kas tiek likti uz apspriešanu. Mājaslapā ir atsevišķā sadaļa saistošo noteikumu projektu. Turpat viņi arī bija, viņi pirmajā lapā uzreiz atverot redzami. Tieši tā, un es to ieraudzīju tikai piekdien. Labi, viss cilvēki ir izteikušies par šīm brīvdienām, un tur diezgan daudz viedokļu. Pastāstiet, lūdzu, kur var atrast 3. vicemēra amata aprakstu? Ir nevis amata apraksts, ir kompetence saistošo noteikumu grozījumu projektā. Jūs redzat, 3. vicemēra kompetence. Nav obligāti amata apraksts politiskām personām. Viņš nav darbinieks. Un ja viņš nepildīs godpratīgi savus pienākumus, jo pieņemsim Ratnieka kungam, pagājušajā sasaukumā bija viena darba pienākumi, un realitāte viņš latviskoja Rīgu, cīnījies ar ielu nosaukumiem un demontēja pieminekļus. Kā tad rīdznieki var sekot līdzi, kā vicemērs tiešām pilda savus pienākumus kompetences ietvaros? Tas būs atkarīgs no konkrētā vicemēra komunikācijā ar rīdziniekiem. Ja mēs runājam par deputātiem, tad tikai jūs esat tie, kas varat viņus gan ievēlēt, gan atcelt no amata. Un godātie kolēģi, tīpaši no opozīcijas, es uzdodu ļoti interesantus jautājumus. Es būtu ļoti pateicīga, ja būtu klusāk zālē. Paldies arī jums!